Laipni lūdzam raidierakstā Sirdsdraudzenes. Ar jums kopā ir Viktorija, un man šodien ir skaista, talantīga viešņa Agnese Lībere. Sveika, Agnese! Sveika! Sveika, Viktorija! Un, un mums tiešām ir, jā, šodien skaista saulaina diena, un tā ir jauna Dieva žēlstības diena. Man prieks, ka Agnese piekrita, jā, nākt uz sarunu un padalīties par savu stāstu, par viņas brīnišķīgo darbošanos. Agnese pastāstīs vairāk, ko viņa dara. Un man liekas, tas būs viktīgi par stiprinājumu daudzām no jums, kuras vēlās uzsākt pašas kādu savu projektu, attīstīt un pārvērst varbūt savas sirds lietas par uzņēmēju darbību vai savu veikaliņu dibināt. Man liekas, šis būs viktīgi par stiprinājumu. Tā kā Agnese, dod vārdu, tev varbūt tās pastāst par sevi nedaudz un kā tu vispār nāc pie ticības. Sveiki! Sveiki visiem! Liels prieks būt šeit pie jums un pie Viktorija. Paldies, ka tu uzaicināji mani. Un es esmu Agnese, un kā es nācu pie ticības, vispār es nāku no neticīgas ģimenes, un pirmā interese par Dievu man bija jau kā mazai meitenei, kad pa televizoru rādīja uz lieldienām filmas par Jēzu, un mamma bija ļoti pārsteigta, ka es vienkārši sēdēju pie televizora un skatījos, un man jau toreiz jau bija tāds pirmā interese par Dievu. Un tālāk, kad man bija 15 gadi, mēs ar draudzeni gājām cauri Vecrīgai, un uz ielas jaunieši rādīja teātri, tā kā drāmas uzvedumu, un dejoja, dziedāja, un man kaut kas lika apstāties. Tā draudzene teica, ejam tālāk, bet es domāju, nē, es gribu paskatīties, kas tas tāds ir un ko viņi tur dara un ko viņi stāsta. Un tagad jau saprotu, kas man toreiz apstādināja. Un jā, es noskatījos to izrādi, to drāmu, un viena no dejotājām pienāca pēc tam man klāt un sāka stāstīt par Dievu. Tas bija tik vienkārši, un man tajā brīdī likās, ka viņa ir tā kā eņģelis. Es atceros vēl tādu saules spīdēju, mēs tur sēžam uz palodzītes un tādā gaismā, un tad viņa man prasīja, vai es gribu tā kā ieaicināt Dievu savā sirdī, un es tajā brīdī nesapratu, ko tas nozīmē, bet man likās, kāpēc nē? Kāpēc ja Dievs ir tik labs, kāpēc viņu neieaicināt? Varbūt tajā vecumā 15, 16 gadi, tad tu esi tādos meklējumos, un tu tā kā esi gatavs visu kaut ko izmēģināt, un es nezinu, jo es parasti, nav tā, ka es tā piekrītu visām lietām, bet jā, es vienkārši piekritu. Es laikam varbūt pat es droši vien neapzinājos, ka tas ļoti izmainīs man dzīvi. Un jā, es tur noskaitīju, turpat uz tās palodzītes noskaitīju lūkšanu, un pēc kādas nedēļas mana māsīca mani uzaicināja uz kristīgo angļu valodas nometni. Un brīnumainā kārtā, vecākiem patika tas, ka tā ir angļu valodas nometne, un viņi piekrita, jā, un es vispār pirms tam nekad nebiju bijusi nometnēs, un es ticu, ka, ja tu arī pat neapzināti, to noskaiti to lūkšanu, es ticu, ka Dievs var tā kā sākt darboties, tā kā visi tie, kas iet uz ielām, es jūs iedrošinu, turpiniet to darīt, jo būs tādi cilvēki kā es, kas atsauksies. Jā, un tad es aizbraucu uz kristīgo nometni. Tā bija nometne Gančauskās, angļu valodas nometne. Jā, nosaukums laikam nebija nekāds specifisks. Jā, un tad es 2 gadus pēc kārtas tur braucu, un tad tur man ļoti iepatikās dejot. Un pēc tam mani
deju skolotāja uzaicināja dejot vienā no Rīgas draudzēm. Un tad caur dejošanu es sāku lēnām iet baznīcā. Jā, sāku dejot, pēc tam uzaicināja mani uz mājas grupiņu, un tad sāku iet uz dievkalpojumiem. Jā, tā kā tāds bija tas stāsts. Un vēl, ko es nepieminēju, bija tā, ka to dejošanu bija ļoti grūti atrast, jo viņi tur bija tādās, tur bija vairākām telpām jāiet cauri, un tas ir brīnums vispār, kā es to zāli tur atradu tajā vakarā, jo tas nebija tur tāda iepazīšanās, kaut kāda nodarbība, kur kāds ārā gaidītu tevi un uzaicināt, un es brīnos, kā es vispār atradu to vietu. Un tagad iegāju tajā zālē, tur tā pasniedzēja, kas tur vadīja dejošanu, bija tieši tā pati meitene, pie kuras es noskaitīju lūkšanu uz ielas. Jā, bet un bija pagājuši kādi, 2 gadi. 2 gadi kopš tā brīža, jā. Un tajā brīdī, ka viņa tā kā vadīja, ka viņa bija uz ielas, viņa tā kā nebija deju skolotāja. Viņa bija tikai tā kā pusgadu sākusi apmēram to darīt. Viņa man tā kā neatpazina, bet es viņu atpazinu. Un tad viņa kļuva arī par manu pirmo tādu garīgo līderi, tā var teikt. Vau, cik skaisti, tiešām slava Dievam. Varbūt var padalīties, kā tā ticība gadu gaitā, jau tu esi sieva un mamma, un tu jau esi pilnīgi, tādā savā dzīvē, un toreiz tu biji 15-gadīga meitene, vai ne, kā tava ticība ir mainījusies cauri gadiem, jo es zinu, ka dažiem, piemēram, viņi kā pusauģi atgriežas, un tad viņiem ir visādas tur tādas cīņas, vai arī citi ir ļoti, ļoti nostiprinājušies, jau toreiz kāds bija tas tavs ticības ceļš tālāk? Sākumā, protams, ka tu ka tu esi tā kā ļoti dedzīgs un ka tev tā pirmā mīlestība un jau pašā sākumā, es sāku iet mājas grupiņā, sāku braukt uz dievkalpojumiem un tad es biju tā kā ļoti, ļoti tā dedzīga un man apkārt bija daudz kristiešu, kas tā kā mani atbalstīja, un tas bija tādā drošā vietā. Un pēc tam, protams, ka kā jau mums visiem nāk pārbaudījumi, un tieši caur manu vīru arī nāca pārbaudījumi, jo mēs ar viņu vispār iepazināmies kristīgajā nometnē, bet pēc tam, ka mēs tā kā satikāmies, viņš nebija kristietis, un tad mēs kādu laiciņu tā kā satikāmies, un tas man tā kā mazliet izšaubīja. Tā kā pavilka uz pasauli Kad satikos vairāk? ar vīru. Jā, viņš man tā kā pavilka mazliet uz pasauli, bet pēc kaut kāda laiciņa tomēr tā kā svētais gars runāja manā sirdī, kad ir kaut kādas lietas, kas nav pareizi, ko tu dari. Un tad es sapratu, ka tas neiet uz pareizo pusi, un tad es viņam teicu, ka viņam būs jāizvēlās. Kad es tomēr gribu savu ticīgu vīru un ticīgu draugu blakus. Un tad viņš atgriezās, un tad mēs kopā sākām iet uz laulību kursiem un kopā baznīcā sākām iet, un tas bija tāds ļoti, ļoti skaists un spēcīgs tāds laiks, kad mēs abi divi ļoti tā kā nostiprinājāmies, jā, ticībā un kalpojām nometnēs, kalpojām ar visu, ko vien mācējām, ar fotografēšanu, dejošanu, un vīrs filmē nometnes. Un tā tas ticības ceļš ir bijis visādi, bet tu tā kā tajos brīžos, kad tu tā kā mazliet attālinies no Dieva, tad tu tā kā saproti,
ka tu tā kā nevari bez viņa tomēr. Un tad tu nāc atkal atpakaļ. Un jā, tā, kā kurā periodā. Paldies, ka padalījies. Tas tāds ļoti īpašs stāsts, man liekas, tas arī būs priedrošinājumu daudzām meitenēm. Jā, tā kā nevelciet to jūgu ar pasauli kopā, bet esiet drosmīgas, jā. Ja tu vēlies sev redzēt blakus ticīgu vīru, tad tev arī ir kaut kas jādara lietas labā. Un brīnišķīgi, jā, paldies, ka padalījies par to, es nemaz nezināju. Jā, tad pastāst varbūt, tu esi Agnese Lībere, un tev ir kaut kas skaists ar nosaukumu Lībere. Pastāst, kas ir Lībere? Lībere, tas ir mans mazais uzņēmums, mans izveidotais zīmols, kas turpina attīstīties, un tā pašlaik tā galvenā darbības sfēra ir rotu izgatavošana, un veidoju rotas no polimēra māla, no pilnīgi tā kā no paša dizaina līdz jau gatavai rotai. Bet Lībere vēl attīstās, un es nezinu, kur tas mani aizvedīs, bet pašlaik ir tā. Jā, tā kā, kā es to sāku? Kā es sāku? Jau pirms kādiem gadiem 9 es sāku strādāt dažādos uzņēmumos, vairākos, par pārdevēju, un sāku tirgot Latvijas mākslinieku un amatnieku darinājumus. Un tā, kad tu esi tajā vidē un skaties uz tiem darbiem, tu sāku lēnām domāt, ka būtu forši kaut ko pašai darīt. Un paralēli sanāca mazliet tā kā kaut ko uzgleznot, kaut ko apgleznoju sienas, tad tajos veikaliņos, kur strādāju, tur es taisīju ziedus no auduma. Bija modē kaut kādu laiku atpakaļ visām meitenēm tādas audumu puķes. Un tad skolā es izmācījos reklāmu, un tur man bija jāizveido savs pirmais blogs, un tad jau tagad ir tā kā smieklīgi, viņš vēl ir smieklīgi paskatīties uz to līmeni, kāds bija pirms vairākiem gadiem. Un mazliet tā kā kauns ir, bet tas nekas. Tas toreiz bija labs līmenis priekš tiem laikiem, jo ļoti reti, kam bija vispār savu mājaslapu, savus blogus, un tas viss tikai sāka attīstīties Latvijā. Un mana pēdējā darba vieta bija kā radošais projektu vadītājs, un tur es nostrādāju kādus 2,5 gadus, un kopā izveidojām 2 zīmolus, zīmējām tādus grafiskus zīmējumus, melnbaltus, un tad mēs viņus drukājām uz dažādām virsmām. Un tad es smējos, ka tā bija tāda pirmā, tā kā maģistra grāds produktu dizaina izveidē. Jā, un tā bija gan grūta, bet arī tāda laba pieredze. Un pēc tam man piedzima 2. bērniņš, un bija laiks tā kā apstāties, padomāt, ko es gribētu tā kā tālāk darīt. Un tā godīgi sakot, 20 gados man bija lielāka drosme nekā 30. Bet bija tāda situācija, kad es skatījos, ka Jelgavā tāda radoša darba man nebūs, kādu es gribētu, un man ir 2 mazi bērniņi, un tad sapratu, ka būs ļoti grūti apvienot bērnu audzināšanu ar kādu darbu birojā, ofisā, vai, pieņemsim, braukt uz Rīgu no Jelgavas. Un tad, kad bērnam bija 1 gadiņš, tad es sāku pa vakariem, pa naktīm lēnām tā kā domāt, ko es varētu darīt, un bija vairākas idejas. Es domāju, ko es māku,
tad es māku glaznot, es māku taisīt rotas, un vēl viena lieta, kas man ļoti patika, bija grafiskais dizains, bet to es sapratu, ka tas būtu tā kā jāmācās, jo man minimāli zināšanas ir, bet būtu jāapgūst. Un tad nolēmu, tā kā sākšu ar to, ko es tā kā māku, kas ir tāds pazīstamāks, un vienā no darba vietām arī bija iemācījusies rotu gatavošanas pamatus, un tad kaut kādas zināšanas man bija, un tad es pusgadu aptuveni mēģināju, meklēju savu tā kā to rokrakstu, savu tehniku, kādā es varētu strādāt, un tad draudzenei bija dzimšanas diena, un tad viņa teica, Agnes, šodien ir tā diena, ka tev jāpublicē savs pirmais ieraksts ir. Un, jo man likās, ka es nekad nebūšu tam gatava, un ka tas nekad nepienāks. Bet tā viņa man bija blakus tajā brīdī, un tad es to dzimšanu tā varu, tā es viņu datēju ar to brīdi, kad es ieliku pirmo ierakstu sociālajos tīklos. Tad saku, kad piedzima Lībers. Kad tas bija? Un tas bija pirms 2,5 gadiem, maija sākumā, tā 5. maijs, 5. vai 6. maijs, jāskatās, jāpaskatās man. Ar 21. gada maiju. Tā kā, jā. Super, tad ļoti svaigi īstenībā. Un mēs iepazināmies pateicoties mūsu kopīgai draudzenei, un es jau pirms tam biju pamanījusi sociālajos tīklos, tu aktīvi darbojies un publicē savus rotas, un viņas ir tik skaistas, un man arī ir tavas rotas, tā kā ļoti tiešām ar prieku nēsāju, un kaut kas tik skaists un īpašs, un tevis radīts, tā kā saldiem par to, kā viņš tevi ir vadījis, un devis iespēju šādi paust, savus talantus, savas idejas realizēt reāli. Varbūt es varu padalīties, kā saņemties, jo es domāju, daudz mūsu klausītājs ir noteikti ar kādiem talantiem, kādiem hobijiem, kādām radošām lietām, kā tu ieteiktu viņām saņemties un pārvērst viņu to hobiju, sirdslietu par kaut ko tādu, ko tu vari attīstīt mazajā uzņēmumā un priecēt arī citus plašāku publiku. Jā. Pirmkārt, es domāju, ka noteikti vajag lūgt Dievu, vajag saņemt apstiprinājumu, kad tu vari doties tālāk un šo savu sirdslietu realizēt. Un tad tev ir tāda tā kā drošības sajūta, ka tu esi uz pareizā ceļa un ka Dievs ir tev blakus un lai kas arī notiks, ka tu esi tā kā Dieva plānā, tev ir tāda uzreiz drošības sajūta. Un katrai no mums Dievs ir iedevis, katram no mums Dievs ir iedevis savus talantus un kaut kādā ziņā tu arī esi atbildīgs par to, ko Dievs tev ir iedevis. Un tie var būt par svētību, lai kalpotu citiem. Un kā saņemties? Man ļoti patīk tā doma, ka kas var ļaunākais notikt, ja tev nesanāks? Kad tu vari pazaudēt laiku, tu pazaudēsi naudu, bet katra pieredze tā kā ir ļoti vērtīga, un ja tev sākumā kaut kas nesanāk, nekas, tu vari turpināt, tu vari kaut ko jaunu atkal izdomāt, un es klausos Andrā, ir tāds Andris Lanka, kas palīdz mazajiem uzņēmējiem, un katru rītu ir tāds tā kā prāta rīta rosmas, un man ļoti patīk viņa ieteikums, kad nelikt uzreiz augstā basēnā. Kad, ja tev, pieņemsim, ir kaut kāda lieta, kas tev ļoti patīk, bet tu neesi pārliecināta, vai tu varēsi uzreiz ar to nopelnīt, tad sākumā paralēli savam jau darbiņam paralēli savam tā kā pamatdarbam sāc veidot to savu sirdslietu
sāc viņu piedāvāt, skaties, kā cilvēki atsaucās, vai vispār kādam patīk tavs produkts, ko viņi saka, vai viņiem tas ir vajadzīgs. Un tad, jā, un tad tu tā kā skaties, un ja tu saņem apstiprinājums, ka tā ir, tad tu lēnām to darbu vari arī, nu, tā kā paplašināt, līdz tas var kļūt par tavu pamatdarbu. Un noteikti, lai saņemtos, ir noteikti vajadzīga arī atbalsta komanda, ģimene un draugi, kas tev ir apkārt. Un ļoti labi, ja tev ir, pieņemsim, kaut kāds laiks, kad tevi var atbalstīt. Nu, pieņemsim, man tas bija bērnu kopšanas atvaļinājums, kad es saņēmu tādu konkrētu mēneša algu, un es varēju, sākumā man bija kaut kāda tā summa, kas man ienāca katru mēnesi, un tad paralēli varēju sākt to savu hobiju attīstīt. Un, jā, un reizēm arī grūti saņemties, jo tev liekas, ka tu tā kā nemācēsi, ka tev nav pietiekams zināšanas un ka tev vēl ir jāizmācās šādos kursiņos un tādos kursos un tāds diploms jāiegūst. Bet labākā diena, kad sākt, ir sākt šodien. Un lai arī sākumā varbūt tev nesanāks ideāli, nebūs perfekti, bet, kad tu pasties uz citu zīmolu tā kā sākumiem, tu redz, ka arī viņiem nebija viņiem perfekti. Jā, sāc ar to, kas tev ir, un tad jau tu ar laiku arī to lietu noslīpēsi un sāks darīt lietas labāk, tev veidosies pieredze. Un jā, tā kā tādi būtu mani tādi pirmie ieteikumi. Cik brīnišķīgi. Jā, es visu laiku pēdējā laikā saku, kā ēd ziloni pa šķēlītei. Jā, ka mēs nevaram uzreiz gribēt, ka viss būs perfekti, un es esmu ļoti arī tāds liels perfekcionists, arī sākot sirds draudzenes. Tas arī bija tāds Dievu vadīt laiks, kad es vienkārši jūtu, ka Dievs vienkārši aicina, un es jūtos tik ļoti negatava un tik ļoti nederīga tādam darbam, bet tas Dieva aicinājums ir, un tad tu sāc pa bišķītim, un man uzreiz gribējās, lai visi jau tur ir perfekti, lai visi tie sociālie tīkli un visi ieraksti mums ir skaisti un noslīpēti, un visi ir perfekti, bet tā tas vispār nebija. Jā, tās pirmās sērijas, ko mēs ierakstījām, kvalitāte nebija pat uz pusi, tā kā jau tagad ir, un sociālie tīkli arī nebija tādi, kādas es biju iedomājusies, un tā kā neuzliec pārāk lielas tās gaidus un tos plānus, bet sāc pa maziņām un atceries, ka mēs visos procesos augam. Mēs neesam perfekti cilvēki, mēs ejam cauri procesiem un jā, mēs praktizējamies, mēs cenšamies, mēs kļūdamies. Jā, tev noteikti arī sanāca kļūdīties, un caur tām kļūdām tu varēji uzlaboties. Un tagad tu radi tik brīnišķīgus darbus, tā kā jā, es varēšu arī tev vēlāk prasīšu par kādām liecībām, varbūt tās no tā, ko tu dari, bet gribēju tev paprasīt par kā no tavas pieredzes, kas būtu vajadzīgs tādam mazajam uzņēmumam. Tu Liber produkciju pārdod caur Etsy veikaliņu, tad kā kaut ko tādu vispār, kas tur ir vajadzīgs, lai to visu uzsāktu? Jā. Nu, sākumā vispār, tā, kad tu sāc, ir vajadzīga vēlme un disciplīna. Tev ir tā kā jādeg par savu ideju, tev ir jāgrib, un tev ir arī sevi jāpazīst, vai tev arī der tāds modelis, ka tu esi pats savu priekšnieks, jo ir ļoti liela cilvēka daļa, kas viņam ļoti grūti sevi disciplināt, un viņus disciplinē tas, ka viņiem ir jābūt 8 darbā, un tad viņi ir 8 darbā. Bet ja tu esi pats savu saimnieks un pats
pats visu tā kā koordinēt, tad, nu, reizēm ir tā, ka, nu, ir jāsaprot, vai, nu, tā kā tu pēc rakstura var tā kā, nu, to, protams, var tā kā ar laiku attīstīt un pilnveidot, un, protams, arī man tā nav, ka katru rītu 8 man gribas sākt strādāt, bet tomēr tev ir vajadzīgi, nu, tev tā kā, tas ir svarīgi, lai Dievs tevī tā kā ieliek to, jā, to vēlmi un to deksmi par kaut kādu lietu, jo viņš jau mums dod arī, nu, es domāju, ka visas tās intereses vai kaut kādas lietas, kas mums sāp vai, nu, par ko mēs tā kā uztraucamies, nu, kad Dievs to tā kā ieliek tev sirdī, nu, ka tas tā kā dabiski tev to ļoti gribas, jā, un... Jā, es tieši vakar lasīju pantu, jā, Bībelē par to, kā Dievs mums Filipiešiem 2.13. Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Viņš dod tās sirds vēlmes un tā deksmi, jā, radīt kaut ko, darīt kaut ko, tā kā tu pareizi tiešām saki. Jā, tā ir, un jā, nu, kas vēl ir vajadzīgs mazajam uzņēmējam, ir jāsaprot, ka būs arī daudz jāstrādā, un, nu jā, un es esmu dzirdējis tā teicienu, ka pirmie 5 vai pirmie 10 gadi ir tie grūtākie, un, nu jā, varbūt tā kā no malas, kad es pastāstu, kad es taisu putniņus un sunīšus, tad ir cilvēki, kas, nu, tā kā domā, ka, nu, tā jau ir izklaide, bet nē, tas tā īstenībā nav izklaide, nu, to visu uztaisīt, un mazajiem uzņēmējiem reizēm ir tā, ka viņam ir jādara viss, viņam ir jāmāk to savu produktu attīstīt vai pakalpojumu, tad viņš jāmāk nofotografēt, pasniegt, vai arī jāatrod kāds, kas to izdarīs. Jāstrādā arī ar sociālajiem tīkliem un jāprot teksti rakstīt. Un, nu jā, bet jā, tā kā, nu, būs jāstrādā, to es varu teikt, jā. Nu, un kas ir tas, ko es vēl gribu teikt, kad noteikti būs arī izaicinājumi, kad, nu, nevienmēr tā kā ies tik gludi tā kā gribētos, un, nu, ir jābūt tā kā gatavam arī, kad būs tās grūtības, bet, nu, nu, tev ir daudz vieglāk kā uzņēmējiem, kā kristietim būt, ja tu zini, ka tev ir Dievs blakus, un ka tu zini, ka tu vari vienkārši nākt pie Dieva grūtos brīžos, un ka tev nav atbildes, ka tu nezini, kā darīt, un, jā, un galvenais ir nepadoties, un kaut kur es arī esmu klausījusies sarunas starp uzņēmējiem, un tad viņi saka, nu, vai tev kādreiz ir gribējies tā kā padoties? Jā, katru nedēļu. Un, nu, tā reizēm ir tā, jā, kad, nu, ir tādi vieglāki posmi, ka tev viss tā kā sanāk, bet ir arī tādi grūtāki posmi. Bet, nu, kā nākamā lieta ir noteikti ir tāda vēlme mācīties. Kad, jā, kad ļoti svarīgi ir mācīties un pilnveidoties, un jā, un ja tu tā kā pie sevis strādā, ja tu arī, nu, mums ir ļoti labā rokas grāmata Bībele, kur tu tā kā ļoti, ļoti daudz vari lasīt par to, ko Dievs tev ir devis, kāds tu esi, un tas ir katru dienu tā kā sev jāatgādina, un, manuprāt, ja tu tā kā strādā pie sevis, pie savas attīstības, tad arī tavs zīmols ir tā kā spogulis, kurš arī attīstās. Jā, tas ir ļoti svarīgi pašam tā kā pie sevis strādāt. Jā, un jā, un kas vēl ir vajadzīgs uzņēmējam, ir jāmāk arī paprasīt palīdzību un padomi citiem, kad, nu, tu neesi viens, tev apkārt ir cilvēki un ir arī ļoti atsaucīgi, pat arī sveši cilvēki. Es esmu pati to pieredzējusi, kad ir
cilvēki, kas labprāt tev palīdzēs, kad ir nu, kaut kāds tev jautājums, varbūt, ko tu tā kā nezini atbildi, bet nu, tu vari kaut vai vēstuli uzrakstīt Facebookā tam cilvēkam pajautāt. Un ne visi, protams, būs atsaucīgi, bet jā, nebaidies. Un ja tu kaut ko nemāki, tad, pieņemsim, tu nemāki uztaisīt vizītkartes. Nu, kāpēc, lai tu nepieaicinātu kādu grafisko dizaineri, kas tev, teiksim, palīdzētu? Jā, tā kā ne viss arī tev ir jāmāk, tu vari arī pajautāt to izdarīt kādam citam par attiecīgu samaksu, vai kādi draugi tev varbūt ir apkārt, kas ir labprāt tev palīdzētu. Jā, un tad, kas vēl vajadzīgs uzņēmējam, ir nu, tādi tīri praktiski, ir arī vajadzīgs kāds iekrājums, lai tu tā kā sākumā spētu kādus mēnešus sevi nodrošināt, jo, nu, protams, biznesi ir dažādi, bet sākumā nu, nebūs tā, ka tu ieliksi pirmo produktu Etsy veikalā un tev uzreiz tajā dienā kāds nopirks. Nu, man bija tāds tā kā satraukums, es ieliku kādus 3 auskaru veidus Etsy veikalā. Tiem, kas nezin, kas ir Etsy, tā ir tā kā vispasaules platforma, kur jebkurš no pasaules var likt savus rokdarbus, un tad cilvēki pērk. Un, nu, tas ir ļoti populārs Amerikā, Anglijā, Vācijā, nu, arī citās, Latvijā varbūt mazāk, bet jā, tas ir tā kā pa visu pasauli. Un jā, es tur ieliku 3 auskarus pirmos, un tad, nu, protams, ka nu, nebija man tur ne pirmajā nedēļā, ne pirmajās 2 nedēļās. Tikai tad, kad es sāku tā kā vairāk papildināt un vairāk tie produkti man tur bija, tad nu, pa kādam pasūtījumam sāka ienākt. Jā, tā kā, jā, un noteikti arī tā kā sākumā ir vajadzīgs kaut kāds tā kā tas pamatkapitāls, lai tu varētu nopirkt kādas izēju materiālus un instrumentus. Nu, tas ir nu, attiecībā, ko tu tā kā piedāvāsi. Jā, tā kā, ja tavā sirdī ir tāda vēlme, tad noteikti vajag iekrāt, nu, atlikt kādu naudiņu iekrājumiem, lai tu vari uztaisīt to pamatiņu. Nu, man, teiksim, tie bija kādi pāris simti eiro. Tā kā, nu, nebija arī ļoti daudz. Sāku ar mazumiņu. Tik iedvesmojoši, Agnes. Es pat jūtos ļoti iedvesmota, tā kā darīt, tāpēc, ka es pēc izglītības esmu restaurātora, un tad es arī meklēju veidus, kā es to varu darīt, ne tikai hobiju līmenī, bet arī, nu, uz pasūtījumiem, atjaunot mēbeles tādu. Tā kā jāizjūtas ļoti iedvesmot, paldies tev, jā. Un tad par iedvesmu, kas tevi iedvesmo, kas tev dod idejas, kas tev, rada šo vēlmi un ideju ģenerēšanu? Jā, nu, protams, tā kā pirmais tāds iedvesmas avots, protams, ka tas ir Dievs. Kad es redzu visu apkārt, ko viņš ir darījis, tad, ko viņš ir radījis, tad nu, tā ir tāda vislielākā iedvesma. Tagad pēdējā laikā man sanāk no rītiem pirms darba iziet pastaigāties. Nu, un tās ir, nu, teiksim, vismaz 20 minūtes. Man patīk vai nu tā kā ar nūjām, vai nu vienkārši pastaigāt, vai nu izbraukt ar riteni. Un man tā kā ļoti patīk būt dabā, un tad nu, tas man palīdz tā kā iedvesmoties, sakārtot savas domas, lūgt Dievam svētību, gudrību, un tad arī, nu, tā kā nāk arī tādas labas idejas. Un jā, tā kā Dievs ir noteikti tā kā pirmais mans avots, pie kā es nāku. Viņš ir visradošākais.
Un, jā, viņš jau ir radītājs, un tas man ļoti, ļoti iedvesmo. Un tad noteikti iedvesmo arī citi cilvēku, viņu radītie darbi. Pirms es sāku, es skatījos internetā uz citiem māksliniekiem arī pasaules līmenī, un viņi man ļoti iedvesmoja ar saviem darbiem. Man likās, ja jau viņi var tā kā ar to nopelnīt, ja jau viņi var strādāt, nu kāpēc tad es nevarētu? Un tad man patīk arī klausīties dažādas pieredzes stāstus un liecības no cilvēkiem, arī uzņēmēju, kā uzņēmēji ir sākuši. Tie ir, man liekas, mani mīļākie stāsti, kā tur garažā to sāk top pasaules zīmoli. Un, nu jā, arī filmas par zīmoliem. Nu, tas varbūt tā mazāk un retāk, bet jā, un noteikti, kas man ikdienā iedvesmo, tā kā es sanāk strādāt ar rokām, tad paralēli man patīk klausīties dievkalpojumus vai slavēšanu, un tad tas arī ļoti iedvesmo darbam. Un jā, tad tā ir tāda kristīgā meditācija. Tu darbojies ar rokām, un tu paralēli arī tā kā iegūsti tā kā zināšanas, un jā, tas man iedvesmo. Jā, Dievs, daba, cilvēki un dievkalpojumi un slavēšana. Super. Slavu Dievam. Varbūt tev ir kāda liecība no Lībe? Jā. Ko es gribu teikt, ka tā kā katra nedēļa, katra diena ir tā kā liecība, jo tā, kad tu esi algotā darbā, tad tu zini, ka tu 10. datumā, nu kā kuram, bet ap 10. datumu tu saņemsi algu, un tev tāda drošības sajūta, tu esi, tu tā kā zini, kad būs, bet tā, kad tu esi mazais ražotājs, tad tā ir tā kā tāda visu laiku tāda paļāvība un uzticība Dievam, kad viņš par tevi gādās. Un sākumā pat tas, tā es to varu liecināt, kad man bija ļoti bail. Vispār man, tā kā naudas ziņā vienmēr tā kā ir bijis tā kā bail, kad man nepietiks, kad nebūs, un tas man arī turēja varbūt pie kāda no tiem darbiem, kuros es biju, kad pat tagad paskatoties atpakaļ, man liekas, ka man jau sen vajadzēja tā kā no turienes iziet, bet tev tāda nedrošība, un kā tu izdzīvosi, kā tu samaksāsi rēķins, kā tu pabarosi bērns, kā tu nopirksi atkal ziemas zābakus jaunus. Un tā ir tiešām tāda liecība, kad nedēļa no nedēļas tu vienkārši Dievs gādā par tevi. Un, protams, es nesēžu un negaidu, bet es eju un daru to, ko es māku, to, ko es zinu, to, ko es saprotu, bet es ticu, kad ne no manas skriešanas būs atkarīgs, bet no Dieva žēlstības, un tā tas ir. Reizēm tu tā kā, teiksim, uztaisi kādu ierakstu un tā kā koncentrējies ap kaut kādu produktu noteiktu, un tu viņu tā kā reklamē, un tu gaidi, ka tā kā viņu sāks pirkt, bet nē, viņi nepērk, un tev pilnīgi kaut kādā citā veidā, un pilnīgi kaut kas cits atnāk. Un tas ir tā kā ļoti interesanti būt mazajam uzņēmējam, jā, kad tu tā kā nezini, kāda būs rītdiena. Un, bet es varu liecināt, ka, ja Dievs tevi tā kā aicina kaut kur, tad viņš būs uzticams. Un, viņš ir šos 2,5 gadus bijis tiešām ļoti uzticams, un kā viena tāda ļoti stipra tāda liecība,
bija tā, ka bija pagājis kāds pusgads, un viens kafijas veikaliņš Liepājā mani uzrunāja, un viņi pasūtīja no manas pirmās preces, pirmās 10 rotas, un tas bija man tāds liels sasniegums un izaicinājums sagatavot tās 10 rotas, visu skaisti iepakot, un tur, tur tik ļoti ap viņām tur ņēmos, kamēr to visu tur izdarīju. Un, jā, un pagāja kādas 2 nedēļas, un tad atrakstīja man kāds veikala tīkls Latvijas, kuriem ir 7 veikali. Un viņi man atsūtīja Exceli ar milzīgu tabulu, kur viņi pasūtīja nevis 10 rotas, bet 220 rotas. Un tad es tā smējos, kad kā ar elektrību saka, ka dabūju ar 220, tā es dabūju ar 220, jā. Un jā, tā kā, paldies Dievam. Un jā, tā bija tāda liecība. Jā, un ko es vēl varētu pastāstīt, kad caur darbu sanāk, ka Dievs pieved tādus ļoti interesantus cilvēkus tev, un tā ir tiešām tāda liecība, ka tu ar savu darbu var būt par gaismu. Pieņemsim, pirms gada vairāk no manas Auskaras pasūtīja kāda meitene no Jelgavas, un es pie viņas aizbraucu, aizvest Auskarus, un tad mēs pie viņas kāpņu telpas norunājām kādu stundu, un tad viņa man pēc tam teica, varētu kaut kad satikties un kaut kur aiziet, un es teicu, jā, satiksimies, bet, protams, es to tā nopietni nedomāju, bet beigās šī meitene man tagad ir kļūsi par tādu, tā kā draudzeni, var teikt, jā, un arī tādu cilvēku, kuram es varu liecināt, viņa nav ticīga, bet tā Dievs to tā kā pieved cilvēkus, kuriem tu vari liecināt un būt par svētību. Tāpat arī kaimiņos dzīvo kāda mazā uzņēmēja, kas arī, ar ko es varbūt pat nebūtu iepazinusies, ja es nebūtu sākuši šo darbu darīt. Jā, un tad mēs esam tā kļuvušas arī par tādām labām draudzenēm. Kaut arī ar Viktoriju es nebūtu satikusies un nebūtu šajā raidījumā, jo viņa nebūtu arī pasūtījis no manas Auskaras. Tā kā, jā, un kas vēl tāds interesants bija, nesen no manis pasūtīja kāds vīrietis savai sievai piespraudīti, un beigās, man ik pa laikam tā kā patīk paskatīties, kas no manis pasūta, kas ir tie mani klienti, un tad, jā, un tas izrādās bija Anglijas draudzes mācītājs, kas vada Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu Lielbritānijā, un jā, un tas, tik īpaši, kad Dievs tā kā pieved tāds interesants cilvēks. Vakardien arī, pieņemsim, man uzrakstīja viena sieviete, pasūtīja vienu rotiņu, un tad viņa redzēja, kad es darbojos Etsy, un tad viņa man atsūtīja veselu garu vēstuli ar dažādiem jautājumiem, un tad, es viņai varēju tā kā palīdzēt un atbildēju ar balss ziņām, un, jā, un tad izrādās, ka viņam vada angļu valodu skolu jau 15 gadus Latvijā, un viņai ir 19,000 sekotāji Instagramā, un beigās viņa man tagad sūtīs savu kartīšu komplektu, kur apgūt angļu valodu. Un tas ir tieši tas, kas man vajadzīgs, un tieši to, kas man tā kā bija sirdī, kad man vajadzētu angļu valodu apgūt, un es mēģināju tā kā, ik pa laikam tā kā skatījos kaut kādus veidus, kā es varētu to apgūt, un man tāda klienta, kur man sūtīs tagad kartiņas un varēšu mācīties valodu. Tā kā, tie cilvēki ir ļoti īpaši, ko Dievs tev pieved, tā ir tiešām tāda liecība.
Jā, tas droši vien es vēl varētu daudz stāstīt. Šis varbūt ir tāds, kas man pirmais nāk prātā. Jā, brīnišķīgi tiešām slavu Dievam par to, kā viņš tevi lieto un tik varenos veidos. Un jā, tad noslēgumā varbūt pastāst mūsu klausītājām, kā tevi var atrast sociālajos tīklos, kā var piesakot Līberu. Jā, es esmu visos sociālajos tīklos. Tas būtu gan Facebookā es esmu, gan Instagramā, gan TikTokā. Un meklējiet Līber Design, vai variet arī meklēt kā Agnese Lībere, un tad manā profilā arī būs saite uz manu lapu, tā kā droši piesakojiet man arī, es esmu atvērta, arī droši variet meitenes, ja jums un puiši, ja jums ir kādi jautājumi vai es kā varu palīdzēt, droši rakstiet man, mēs varam sazināties, es palīdzēšu, kā es mācēšu un zināšu. Jā, tā kā droši aiciniet draugos. Tāpat arī man ir savs Etsy veikaliņš, jā. To arī caur sociālajiem tīkliem ieejot, var atrast arī manu linku uz Etsy veikaliņu. Un būs arī lapa latviešu valodā, bet tā vēl top. Man vēl gribējās 23. psalmu Jā, droši. tā kā nolasīt. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina man dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, un tava ganu vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauls ir piepildīts, pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Amen, tik skaisti. Jā. Paldies, Agnes, tiešām par sarunu, par brīnišķīgi iedvesmojošu laiku kopā. Mīļās klausītājas, es ceru, ka tas jums bija par svētību. Noteikti atstājiet savas atsauksmes un lūkšanu vajadzības saitē, kas ir sērijas aprakstā, kā arī, iepazīstieties ar Agneses skaisto uzņēmumu un esiet svētītas. Tiksimies nākamajā reizē!